komandas kapteinis Arturs Cīrulis ar mums pēc spēles Nīcā, pēc zaudējuma Nīcā. Artur, iedod pirmo komentāru par maču. Jā, mačs kā vienmēr, kā Kurzemes derbijs. Maksimāli atdeve, maksimāli asumi. Maksimāls viss. Viss bija spiediens līdz galam un agresija un atdeve un arī fani cīnījās līdz galam līdz pēdējai sekundē. Domāju, ka, protams, jā, likumsakarīgs rezultāts. Neizmantojam savas iespējas. 2 cīņas zaudējām, varbūt neizpildījām plānu, kā bija treneris ieplānojis. Pirmajā puslaikā nedaudz par daudz tā agresija. Tā kā varbūt tas viss tā sakombinējās tajā, kas ir kāds rezultāts. Bet tāpat cepur nos par visiem, par pašatdevu un vairāk neko tādu vajag nepateikt. Jā, tas tu pieminēji pirmajā puslaikā, tā agresija varbūt par daudz. Pirmās pat 10 minūtes nebija pagājušas. Pirmais jau 10 metru sodsidiens uz mūsu vārtiem. Skaidrs, ka bija gaidāms, ka Nīca tā spēlēs. Tādas spēles vienmēr pret Nīci bija, bet ir vienmēr tādas spēles. Bet kas bija pa noteicošo faktoru, ka šoreiz patiešām 90% 2 cīņas zaudējām? Es pieļauju to, ka liela daļa čaļu varbūt viņi pārvērtēja savus spējas šobrīd. Varbūt tas pats nogurums, kaut kāda treniņa izlaišana, kaut kāds traumatisms, kādam kaut kāds veselības traucējumi, tas pašs, tagad gripa plosās, katrs otrais gan kaut ko ir izslimojis. Es domāju, tagad ar uz to vājumu, nogurumu fonu, tas viss jūtams, ka tu netiec līdz 2 cīņās, netiec solīt priekšā, kur vajag nokavēt 2 cīņas, un tur arī viss tā sakombinējās. Viss tās 2 cīņas zaudēšanas, tās liekas agresijas, jo tu pats dusmojies lielākoties uz sevi, ka tev nesanāk. Tā kā jā, tādas mazliet arī psiholoģiskā cīņa ar sevi, bet tas tāds kopums, ko es domāju, ka tas tāds neliels nogurums varbūt nedaudz. Jā, tieši tad arī likumsakarīgi gribēju jautāt nākamo. Tagad otrajā aplī 2 neizšķirti, tagad otrais arī zaudējums. Priekšā gan pauze, Eiropas čempionāta pauze, cik noderīga šī būs mums? Es domāju, tā būs ļoti noderīga. Šobrīd ir jāsakārto galvas, jāsaprot, ir kā jau visās komandās, visos sportveidos ir augšs un ir lejs. Šobrīd mēs tā jau ar neizšķirtiem vairākiem un ejam jau tā kā uz leju, bet šis mēnesis būs tiešām psiholoģiski noderīgs. Mēs trenēsimies, pēdējos treniņus esam maksimālajā sastāvā, ieradušies treniņos, cepur no žekiem, viss, kas braukā, viss, kas darbojas. Domāju, ka mēs jau parādīsim, es domāju, ka mēs parādīsim. Labi, Artur, paldies par tavu laiku un tad jau tiekamies Eiropas čempionātā. Tiekamies.